Padomā, vai tu kādreiz dzīvē esi jūties tukšs, nevienam nevajadzīgs? Tā vietā, lai runātu ar kādu citu, tu labāk izvēlies ieslēgties sevī. Dažreiz šāds dzīves posms liek domāt par to, kāpēc tieši es un kāpēc tieši man. Šādas pārdomas nav tikai tev. Par šo drūmo tematu ir sarakstīts vairākas grāmatas, un daudz filozofu šīs tēmas izpētēji ir veltījuši savu dzīvi, lai pētītu ciešanas, jēgas meklējumus, eksistenciālismu. Par ciešanām un jēgas meklējumiem tiek daudz runāts filozofijas nozarē eksistenciālisms. Ar šo nozari, gribot negribot, Viktoram Franklam bija jāsaskarās sakāpinātā pakāpē, piespiedu kārtā. Viktors Frankls bija psihiatrs un neirologs Vīnē, un esot upuris nacistu režīmam, 1942. gadā tika deportēts uz ebreju koncentrācijas nometni, kur viņam nācās piedzīvot neiedomājamo. Būdams psihiatrs, viņš mēģināja izprast notiekošo ar savām zināšanām par cilvēka iekšējo pasauli, un savus novērojumus nometnē spēja apkopot grāmatā, tomēr teikt dzīvei jā, kuru sarakstīja pēc tam, izdzīvojot 3 ciešanu pilnus gadus. Grāmatā apskata, kā saglabāt dzīves jēgu viscietsirdīgākajos apstākļos un sāk iepazīstināt ar savu izstrādāto terapijas veidu – logoterapiju. No grieķu valodas tulkojot, logos – jēgas, terapija – dziedēšana. Logoterapija uzsver, ka galvenā cilvēka vajadzība ir atrast dzīvē jēgu. Cilvēks ir spējīgs izturēt dzīves nežēlību, ja paliek ticībā, ka tam, kas pašlaik notiek, ir jēga. Nometnē, novērojot citus iemītniekus, varēja saskatīt arī tos, kuri bija zaudējuši visas cerības, un tie lielākoties neatguvās. Pamostoties no rīta, viņi nespēja piecelties no gultas un uzpīpēja pēdējo cigareti zinot, ka gals ir klāt. No tā secināja, ka šajā brīdī viņi drīzāk aizgāja bojā nevis no ēdiena trūkuma, bet gan no visu cerību zaudēšanas. Kā vienu no dzīves jēgām, Frankls esot nometnē aprakstīja, ka mīlestība pret sievu viņam deva spēku turpināt dzīvi. Tā cerība ieraudzīt sievu vēlreiz. Nodomāja, tagad es saprotu, kā tiem, kam nav nekas palicis, vēl var zināt svētlaimi, esot pārliecībā, ka caur mīlestību mēs atrodam patiesu piepildījumu. Atbrīvots no nometnes, viņš apņēmās palīdzēt tiem, kur bija zaudējuši visu dzīves jēgu, turpinot savu darbu kā psihiatrs un bieži vien strādājot ar citiem holokausta upuriem. Šī dzīves pieredze bija neatliekama sastāvdaļa, lai palīdzētu citiem. Frankls sarakstīja vairākas grāmatas un padarīja to par dzīves darbu, palīdzēt citiem ar jēgas meklējumiem.